kurš šorīt pieslēgušies mūsu webināram, laipni lūgti mūsu tiešsaites webināru sērijā Mākslīgā intelekta iespējas un izaicinājumi. Šodien pievērsīsimies ražošanai un uzsāksim diskusiju, kā mākslīgais intelekts var radikāli uzlabot ražošanas procesus, samazinot izmaksas, uzlabot kvalitāti. Man būs tas gods iepazīstināt jūs ar diviem ļoti zinošiem ekspertiem. Iesāksim ar teorētisko daļu un aicinājuši Valdi Saulsparēnu no Rīgas biznesa skolas, kurš ir viens no visaugstāk atzītākajiem pasniedzējiem starp studentiem šeit. Valdis runās par datorredzes lomu ražošanā, sniegs ieskatu, kā šīs tehnoloģijas atbalsta labāku lēmumu pieņemšanu, prognozēšanu, procesu optimizāciju, kvalitātes uzlabošanu. Arī dzirdēsiet, kā optiskā rakstzīmju atpazīšanas OCR tehnoloģiju pielietojam vispārēji biznesā. Ceru, ka šodienas webinārs jums visiem sniegs jaunas zināšanas un iedvesmas, kā izmantot mākslīgo intelektu savā uzņēmēju darbībā. Droši jautājiet jautājumus komentārus sadaļā. Tagad bez liekas kavēšanās došu vārdu Valdim. Paldies! Jā, prieks redzēt visus. Tātad esmu Valdis Saulsparēns, stāstīšu par mākslīgā intelekta risinājumiem un tieši šodien konkrētāk par datorredzi. Īsi par mani. Tad programmēju jau vairāk profesionāli, vairāk nekā 30 gadus. Esmu strādājis arī jaunu uzņēmumos, tieši radošanas 90. gados arī e-komercijā. Un esmu pasniedzējis lektors Rīgas Tehniskajā universitātē un arī pētnieks Nacionālajā bibliotekā, kur tieši strādāju ar tekstu atpazīšanu, dažāda veida teksta, lieliem teksta apjomiem, modeļu uzlabošanu. Ja te ir mana kontakta informācija, ir interesanti, ja ir kādi jautājumi arī pēc šīs lekcijas. Tad, mēģināšu sniegt nelielu ieskatu datorredzē, šis termins. Slaidi būs angliski, bet runāšu, ka teikt latviski, jo, protams, šie terminoloģija pārsvarā ir angliski, un dažreiz šie tulkojumi ir nedaudz tādi neveikli izveidojās. Datorredze, tad kas tas ir? Tas ir mākslīgā intelekta, lielākoties mākslīgā intelekta, tā teikt, apakšsfēra, kurā mēs datoriem ar datoru palīdzību pēc būtības analizējam, izprotam mūsu vizuālo pasauli, tad tas būs bildes, arī video, tātad, un dažādi šīs ar šo saistītas tehnoloģijas, kas automatizē šos darbus, tad ko tipiski mēs gribētu darīt, ko mūsu cilvēku acis veids tipiski. Un šeit arī piemērā var redzēt tāds ļoti tipisks pielietojums mūsdienās, ja, ka mums ir šīs te sautā objektu atpazīšana, un kur varbūt var pievērst uzmanību, var redzēt arī, tā teikt, šīs te varbūtības, uzticamības pakāpi. Var redzēt, cik lielā mērā, pieņemsim, šis datora modelis ir pārliecināts, ka tā tiešām ir veste, ka tā tiešām ir ķivere un ka tā tiešām ir persona arī. Lūk, un to arī var redzēt vēl vienu no šo moderno modeļu spējām un īpatnībām, tā teikt, iespējām, ka ir vairāki objekti pēc būtības pārklājās, kā jau dzīvē. Ja? Mums ir cilvēks, kuram ir žakete, kuram ir, tā teikt, brilles iespējams, un tad mums ir iespējams šis te uzdevums varbūt nevis tikai kā agrāk pazīt tikai vienu konkrētu objektu, vai ir vai nav, bet tieši kopīgi atpazīt vairākus objektus lielā sarežģītā bildē, kā jau arī cilvēks arī dara. Lūk, un tādas iespējas mūsdienās ir ar datorredzi, kas agrāk, pirms pat 10-15 gadiem bija samērā sarežģīti, mūsdienās ir stipri, viegli pieejams pēc būtības ļoti plašam lokam. Lūk, tad neliels tāds lielā bilde, tā saka mūsu teritorijai, mūsu karte, kur mēs esam, tad datorredze ir pārsvarā, viņu ieskaita pie mākslīgā intelekta, lai gan varētu jau arī uzzīmēt nelielu izviltiņu ārpus šīs mākslās intelekta slauciņu. Tur arī ir bioloģija nedaudz iesaistīta, neurobioloģija, neirozinātne, citas dažas apakšsfēras arī. Bet, pārsvarā tas ir mākslā intelekta un, protams, šādi termini, kas ir mašīnu mācīšanās. Ja mākslīgais intelekts mums ir vispārīga zinātne par kā cilvēka saprātu, tā teikt, attēlot, simulēt vai pēc būtības parādīt datoros, tā teikt, tad mašīnu mācīšanās ir šis lauks, kas ļoti, protams, mūsdienās ļoti plaši dzirdēts termins, kas tieši saistīts to, ka mēs nevis nerakstam šīs te programmas, tā teikt, paši, neizdomājam likumus, bet ļaujām
ļaujam mašīnām, tad, protams, datoriem, programmām, ierīcēm mācīties no kaut kādiem datiem un, tā teikt, veidot pašiem savus modeļus, tā teikt. Tā ļoti rupi sakot. Un tas savukārt dziļā mācīšanās ir šis te apakšnozara mašīnu mācīšanās, kurās mēs izmantojam neironu tīklus, tad atkal bāzēts uz cilvēka zināmu, tā teikt, analoģija cilvēka anatomija, cilvēka smadzenēm, ja, un kas arī izmanto tieši lielāku, parasti tipiski izmantos lielu datu apjomu, lai atkal gūtu kaut ko iemācītos, tā teikt. Nu jā, un, protams, tas viss saistīts ar robotiku, protams, kur ir dažāda veida mašīnas, viņas, protams, roboti tad var būt ļoti dažādi, varbūt, kā izmanto, piemēram, autorūpniecībā, protams, ar fiksētu roboti, vai arī to, ko mēs pazīstam kā robotu, kas staigā pa restorānu un savāc paplātes. Protams, arī tāds robots arī ir, ļoti dažādi šie roboti ir. Nu, lūk, un tad ir vēl viens termins, ko var arī redzēt, bieži saskaramies, arī tādais machine vision, ja? Mašīnu redzi, varētu teikt, tulkot, laikam, latviski. Pēc būtības ļoti saistīts termins ar datoru redzi. Ja datoru redzē var būt arī tās drusciņot akadēmiskāk, varbūt tās mazāk, varbūt arī kaut kas, tā teikt, vairāk analīzes, tad machine vision būs jau iekšā kādā ierīcē, vai tas būtu varbūt arī robotikā, tas varētu būt, protams, arī kaut kādā ražošanā, kaut kur būs ļoti saistīti jēdzieni, bet būs pārklājies ļoti dziļi ar šo te datoru redzi. Tā, tad mums šis te kartējums, cerams, ir drusciņ tāds ieskats ir, un te tad īsi, kā tad tas viss strādā, ļoti viens piemērs, jā. Mums, protams, ja mēs redzam te lejā mūsu slaidā cilvēka redze, mums ir kaut kāds attēls, jā, mūsu pasaule, jā. Un mūsu acis, protams, jā, šo te attēlu kaut kādā veidā, jā, nokļūst smadzenēs, jā. Un, attiecīgi, tad mēs, protams, sakam, vai tas ir suns, vai mēs domājam, ka tas ir suns, vai tas ir kaķis, jā. Tiem, kuriem bērni, toši vien šo saskāršies, kā cilvēks jaunībā, tā teikt, bērnībā, agrīnā bērnībā sāk atpazīt lietas, ir stāsts, ka cilvēks pats, vai tas ir kaķis, es rādu suni, jā, kamēr tas noiet, tas process noiet, īstenībā ir zināmas analoģijas, kā mašīnas mācās. Tikai cilvēkam nevajag varbūt 10 000 piemērus, jā. Mūsu bērni, man liekas, no kādiem 20, 30 vai pat no 5 piemēriem iemācās daudz ātrāk. Tas ļoti interesants, protams, temats, kādas analoģijas ir starp šīm te mašīnu mācīšanos, ka tas tomēr nav gluži tas pats, jā. Ir ļoti lielas analoģijas, bet nav gluži tas pats. Bet tad dators, protams, arī ir kaut kāds ievads, jā. Tad kas mums ir? Nu, bildes, jā, kaut kas no mūsu īstās pasaules, jā. Tas var būt dzīvajā, jā, dzīvā kamera, kā pat laban, vai arī, pieņemsim, jau gatavi sagatavot materiāli, bildes, skani, jā, un attiecīgi tad mums būs kaut kāda vajadzīga ierīce, skeneris vai fotokamera, protams, ja kaut kādi sensori, kas, pieņemsim, tikai nosaka kaut kādu, zinām, tur gaismas diapazonu, un tas viss tiek, protams, sagatavots ciparu datoru formā, datoram saprotamā formā, nu, un tad ir jautājums, ko tad dara šo te, jā, tad ir šis te, tā teikt, interpretācijas posms, kur var būt dažādi algoritmi tiek pielietot, varbūt, kā sakot, tiešām tā sauktie rules-based, kas nozīmē, ka uz likumiem bāzēti, pēc būtības cilvēki izdomāti likumi, tā teikt, programmas, vai arī kaut kas saistīts ar mašīnu mācīšanos, kur notiek kaut kāds process, nu, tāda lielāka melnā kaste, kur varbūt tās nav uzreiz pateicams, kā tad dators izgudro, ka tas tiešām ir kaķis, ka tas tiešām ir suns, jā. Lūk. Jā, tad ir dažādi šie piemēri, protams, ka mēs gribam apspriest, vai tas ir objekts, vai tas ir, vai tā, kas tas pa bildi ir, jā, un tad attiecīgi šie rezultāti mums nāk ārā, nu, un tad ir jautājums, ko darīt tālāk, vai mēs to liksim klāt kaut kādā cilvēkam būs jāizdara izvēle, ko darīt, varbūt vēl būs kaut kāds papildus solis, kur būs vēl kāds cits ar mākslīgo intelektu saistīts rīks, pieņemsim, kas veido kaut kādu optimizāciju, kaut ko vēl darīs, jā, tā kā tas tikai tāds viens posms pēc būtības iespējams lielā garā apstrādes ķēdē. Tā ļoti vispārīgi. Es domāju, mums tagad varētu nedaudz ieskatu vēsturē. Jā, nu šī bildīte augšā, jā, tā ir, atrodās, laikam, Portlandē muzejā, Amerikā, un tas ir pirmais datoru skanējums, lai gan agrāk bija arī, protams, 20-30 gadus bija veidi, kā sūtīja bildes pa vadiem, bet šis, es uzskatu, pirmo tādu skanu, laikam bija 160 x 160 pikseļus bilde. Jā, tas bija Ruselam Kiršam dēls.
Viņš laikam kļuva, ja es saprotu, viņš tagad ir mūdināšies puisis, jaunais puisis, kuram bija 3 mēneši šajā bildē. Viņš laikam tagad ir vien brīdi strādāja kā televīzijas prezentētājs, laikam, un tad viņš aizgāja strādāt pie Intel korporācijas, kā, man liekas, komunikācija pārvaldnieks, arī tā kā saistītā sfērā izgāja, ja. Viņam laikam nebija varianti, ja, nu lūk, bet jā, tad tas bija ļoti nozīmīgi, protams, šis veids, kā mēs ļoti datus iegūstam, jo, protams, datoram vajag šo ciparu formu. Nu lūk, un tad vēl ļoti nozīmīgs, kas tās nav tieši datorzinātnē, bet bija Habels un Vīzels, ja es izrunāju viņus pareizi, šie 2 zinātnieki, neurobiologi, viņi abi dabūja Nobela prēmiju par šiem pētījumiem saistītu ar cilvēku un dzīvnieku redzi, un viņi pētīja 50. gadu beigās, kā tad kaķi redz. Un no sākuma viņi mēģināja, viņiem nezinu, parādīt suni vai ko, briesmas, bet atklājās, ka jau lielie visi atklājumi, tā teikt, netīšām, kā penicilīna atrod, tas ir ļoti jocīgi. Jā, viņi atklāja to, ka kaķis sāka reaģēt tieši, kad kaut kāda mājiņa, tā teikt, tas augtais angliski mēs teiktu par šķautni, jeb edge, kad parādījās kaut kādi konkrēti, tā teikt, izmaiņas, tā sakot, šajā bildē. Un, jā, un no šiem te principiem īstenībā ļoti ietekmējās arī šie te nākotnes, šie te datoru, mašīnu materiāls modeļi, jā, ka mēs arī tā cilvēka redze, vispār dzīvnieku vispārīgi redze ir tieši saistīta šīm te pārmaiņām, ar šīm pārējām, protams, jā, ļoti ietekmējušos daudz algoritmus, tā teikt. Nu jā, īsumā Marvins Minsks, ļoti ietekmīgs Masačusets institūtā zinātnieks, 60. gadā, tā teikt, uztaisīja vasaras projektu studentiem, lūk, jums te būs kamera, mēģiniet datorā dabūt kaut ko iekšā, kaut ko pateikt, tur sanāca daži pētījumi, tas sautais blokvolds, bloku pasaule, šis tas sanāca, bet, protams, tajā laikā bija liels optimisms par šo te visu, ka viss būs ātri, jā, veiksmīgi. Kā jau, protams, mākslīgā intelekta pasaulē bija, tā teikt, kritieni un cēlumi, jā. Mēs droši esam kādā 4. vai 5. tā teikt izaugsmas posmā, ir bijuši arī tā tautās mākslīgā intelekta ziemas. Nu, lūk, bet progress notikās, jā, parādījās agrīnās optisko burtu simbolu padīšanas sistēmas, OCR sistēmas. Te var bildē redzēt, tas, gan ir no 2000. gada sākuma, tā bilde ir Vācijā čeki, mums Latvijā laikam čekus īpaši neizmanto, bet Amerikā ļoti plaši izmanto, un varbūt šos fontus, kāds vēl redz kaut kur šur tur, jā, šie te bija specifiski fonti, tika izveidoti, laikam OCR1, OCR2 viņi saucās, kuri tieši pielāgoti, lai datoram būtu mazāk, tā teikt, problēmas saprast, vai tas ir viennieks vai divnieks, vai tas ir viennieks vai L-burts, pieņemsim klasiska problēma optisko karakteru atpazīšanā. Nu, lūk, jā, speciāli fonti, kurus, cilvēkam viņi nebija tik patīkami lasīt, bet, bet mūsdienās, mums šis liels progress ir veikts šajā nozarē, ka mūsdienās parasti nevajag vairāk kaut kādas speciāls fontus, OCR strādā ļoti lieliski. Nu jā, turpinot šo teorijas daļu, ka jā, bija šis te Davida Māra teorija, tieši edge detection, tieši šo te šķautņus nozīmīgumu, jā, arī šajā laikā tika tā teikt atklāts. Nu jā, un tad mēs pārējām pie drusku tādas nesenākas pagātnes. 80. gadi jau tika izgudrot dažādi šie te stipri paplašinājās šo te likumu, cilvēku izveidotu likumu skaits, dažādi eksperimenti parādījās, arī 90. gados agrīnie eksperimenti ar šiem te neironu tīkliem. Kas bija problēma? Protams, ka tajā laikā mums šie datoru resursi vēl bija relatīvi ierobežoti. Ja, un, protams, tajā ziņā pēdējos, 15-20 gadus, ja, šis te dažādu datoru izaugsmu tieši grafisko, es zināšu par grafiskās kartēm, protams, kuras mēs varam izmantot paralēli, risinot dažādus šos te algoritmus, ir stipri pieaugusi šī te veiktspēja, teiksim tā, veiktspēja, un tad parādījās tiešām šis moments, kas nestrādā ar, teiksim, datoru no 70. gadiem, strādā ļoti labi ar datoru jau no 2000. gadiem, un parādījās tiešām liels progress. Nu jā, un šeit ļoti nozīmīgs, var teikt, gan izvēl revolucionārs bija šis te 2012. gada AlexNet, kurš stipri pārsniedz iepriekšējo precizitāti tieši vienā, tā teikt, vienā uzdevumā, atpazīšanas uzdevumā, kur laikam bija sejas, kas tur vēl bija, cipari, dažāda veida, ļoti tāds plašs veida uzdevums, un izveido šo te dziļās mācīšanās tīklu, tieši konkrēti tehnoloģija bija CNN, ja, Convolutional Neural Network, un pēc būtības tad aizgāja tas progress, uzreiz uznāca tas milzīgs lēciens. Ja? Tātad pirmais, kanārija putniņš, kas mums šo te patreizējo izaugsmu, tā teikt, ieviesa. Nu, lūk, jā. Un kas tad mūsdienās notiekās? Protams, notika uzreiz dažādi citi, Oxford, Google Nets, Microsoft pieslēdzās klāt ar šiem te atpazīšanas modeļiem.
Un ļoti nozīmīgs mums ir YOLO, you only look once, jā, šāds te saīsinājums, jā, tas ir ļoti plaši pieejams, šī veida, šī modeļa versija modeļi pieejami un plaši tiek izmantot industrijā, jā, un arī, protams, parādījās gan ģeneratīvie modeļi, protams, kas mēs veidojam bildes, lai gan tā teikt, nu, veidot bildi vai atpazīt bildi. Dažreiz tas iet kopā, pieņemsim, ja mums ir tā sautais adversiālais tīkls, jā, tad mums iespējams arī vajag atpazīt, kas tur notiekās. Tur strādā kopā šī te ģenerācija ar atpazīšanu. Nu jā, un, protams, vēl viena tendence, ja tā teikt, ir, ka, protams, ka nesen arī klaudošanas klātījāties arī Apple paziņojums, protams, ka notiek viss ierīcē, jā. Ne tikai mēs sūtam kaut kur tālāk mākonī, bet tā sauktais edge, jā, tad ierīces kaut kur tuvāk jums, iespējams, kad ir iespējams pēc industrijas vajadzībām, nemaz negribam nekur sūtīt, arī šādi te ir tendence, ja mēs gribam darīt visu, tā teikt, uz vietas, ārpakalpojums rubās tikai ir, kā sakot, uzstādām, bet mēs negribam sūtīt, pieņemsim, datus kaut kur uz svešu valsts. Protams, šie te arī ir ļoti svarīgi jautājumi mūsdienās. Nu, lūk. Un arī, iespējams, mums ierīces samā švakas, un arī tad ir jautājums, mēs gribam, cik daudz var izdarīt uz mazas ierīces, un, nu, atbildi ir, ka samērā daudz. Tā. Labi, tad tas ir tāda tendence, jā, un paskatīsimies nedaudz drusciņi, apsīsimies apakšlaukus šī te mašīna datoru redzēja. Nu jā, nu klasiskākais piemērs ir, protams, šīs te bilžu klasifikācija, jā, attēlu klasifikācija, vai tas ir suns vai kaķis, vai tas ir hotdogs vai nav hotdogs, protams, jā, seju atpazīšana, kas pēc būtības daļēji saita ar klasifikāciju, optisko simbolu atpazīšana, kas arī pēc būtības ir klasifikācija, un tad ir arī objektu atpazīšana, mēs tur drusku parunāsim sīkāk, bilžu segmentācija. Nu, droši vien šīs te aktivitātes, viņas iet kopā, protams. Nu, jā, iespējams, ka mums vajag arī 3D to visu apstrādāt, jā. Sateikt, tas arī parādās vajadzība, jā. Pieņemsim, nu, lūk, paskatīsimies šos lauciņus. Jā, tātad, pieņemsim, kāds varētu būt, pieņemsim, ražošanā, kāds varētu būt. Protams, viens varētu būt kvalitātes nodrošināšanā. Mēs skatāmies, vai šis te ražojums vai kaut kāda detaļa atbilst kaut kādām prasībām, un tad arī šis optiskā atpazīšana datorredze var palīdzēt. Iespējams, mēs gribam arī kaut kādā veidā, nu, tā kā valstīs, vai kaut kam nav, tā teikt, kaut kas nevajag atjaunot uzkopšanai, tas ir maintenance, iespējams arī var palīdzēt šis datorredze. Un, protams, te klasisks piemērs, kā cilvēkam nav ķivere, nu, vienkārši, tas ir ļoti vienkārši realizējams, strādā labi šie modeļi, drošībai, ja uzreiz brīdinājums var atsūtīt, nezinu, kādā veidā rīkoties, protams, to var pielikt klāt, vai, ja nav ķivere, tad parādās brīdinājums vai kaut kas tāds, jā, un, protams, to var ļoti sarežģītāk arī var papildināt. Un, protams, tas viss varbūt saistīts ar optimizāciju, darba plūsmas optimizāciju, kā ir lielākās darba vietās, protams, arī attiecīgi kā dažādām ierīcēm jāstrādā kopā. Un vēl viens, protams, piemērs ir šīs te inventory management, tad kā mēs, nu, atkal, te ir dažādi risinājumi, bieži vien šīs datorredzes strādā kopā ar citiem risinājumiem, pieņemsim, RFID, pieņemsim risinājumam, bet var palīdzēt arī noteikt, kas tad mūs ir, jo zinām, ka inventory managements ir liela problēma joprojām. Jā, un te augšā vēl pielikt vēl pāris citas lietas, protams, ir šis te traceability, protams, kas iet kopā, jā, mēs gribam izsekot līdzi, kā sakot, kā tad mūsu šis te inventārs, kā arī mūsu ražošanas preces, kā viņas iet līdzi, jā, un arī, protams, arī saistībā ar dažādām legālām prasībām, environmental monitoring, jā, kaut kas saistīts ar vidi, protams, arī var būt svarīgi. Nu, lūk, jā, sāksim tagad drusku sīkāk par šiem mažiem datorredzes tematiem. Jā, bilžu segmentācija, jā, tad kas tas ir? Tad pēc būtības mēs nosakam objektus. Jā, mēs nezinām, kas tas ir tāds, bet tas ir objekts, kaut kas svarīgs, jāsakot, jā, atsevišķs objekts. Jā. Un, iespējams, arī objektā mums ir, paņemsim, arī kaut kādi lokalizācija, kaut kādi svarīgi punkti, tā teikt. Jā, te var redzēt, protams, bilde, kur sejas, jā, tur ļoti labi atstrādāti tie algoritmi. Saprāt, interesants moments, ka viņi ir pārsvarā šajā sejām atstrādāti, tā teikt, ar cilvēka rokām. Nav dziļā mašīnu mācīšanās tik daudz sākumā, bija ļoti daudz dažādi tiešām cilvēki izgudroja, kā te var pateikt likumus, kas ir acis, kas ir zobi, kas ir lūpas, jā, tas viss tika, tā teikt, pētījumos 80, 90, 2000 gados, tā teikt, izdomāts, tā teikt. Jā, nu, lūk, jā, nu, protams, atkal te būs svarīgi šis te, ko tad mēs darīsim ar to visu? Nu, vēl viens tāds use case, jā, bilžu klasifikācija, lai gan te kopā ir vairāk, te arī segmentācija pēc būtības. Šis gan ir pētījums no Ķīnas pagājušā gada, bet es nesen pirms pāris dienām burtiski redzēju Tehniskā universitātē arī vienu pētījumu, vienu darbu, kas arī strādā,
kur tieši strādā ar mežu, ar stādiņiem, tieši atpazīšanai un ļoti augstu precizitāti atpazīst tieši šos te jaunos, veselos kokus, jā, stādiņus. Tur gāja runa aptuveni par apstrādāju, laikam, 16,000 stādiņus ar ļoti augstu precizitāti. Un tur ir divi momenti. Protams, šeit viens ir tas pats, ja mums dota viena konkrēta bilde, jā, klasifikācijas problēma, vai tas ir, tā teikt, stādiņš, vai tas ir vesels stādiņš, vai tas ir slims stādiņš, vai tas ir nezāle. Jā. Tā ir klasifikācijas problēma šeit, bet iet kopā arī, protams, ar objektu atpazīšanu. Tad mums ir jāatrod, kur tad tie stādiņi ir. Jā, tad mums ir šī te bilde, kur atpazīst. Šeit var redzēt, ka ļoti veiksmīgi šis te atpazīst. Jā, šis ir tiešām tādi ļoti perspektīvi nozari. Es domāju, tieši mums Latvijā saistībā ar mežkopību un mežrūpniecību. Jā. Nu, lūk, bet kas tur notiekās? Kādi tie soļi ir? Mums ir jāatrod, ko mēs gribam klasificēt, ko mēs gribam noteikt. Jā, jāsavāc, iespējams, dati. Un šeit atkal jautājums būs vēlāk, vai mums vajag pašiem kaut ko papildus norādīt, vai arī ideālā variantā, kā pieņemsim tur cilvēku ķiveres, iespējams, vispār nekas daudz nav ekstrā jādara, tajā ziņā no mūsu puses. Mums, tā sakot, mūsu liekam ekspertiem uzstādīt šo te projektu, bet nav pašiem jādara papildu dati. Bet bieži vien, protams, būs jums pašiem dati, kaut kas jāsagatavo, tā teikt, atbildes, jā, kas ir pat viena no mašīnu mācīšanās, tīpaši dziļās mācīšanās īpatnībām, ka mums vajag parādīt tā sautais supervised learning, ka mēs dodam atbildes, kas tad ir koks, kas ir kaķis, jā, kas ir suns, kas ir automašīna, jā, nu lūk. Tā. Nu jā, protams, ļoti saistītajā ziņā ir ļoti plaša, es domāju, ir jau gadiem, tagad jau mēs zinām, ka gada desmitiem, protams, tiek izmantota, bet ir OCR, kas, protams, saistīta ar dokumentu atpazīšanu. Kas tad ir mainījies, teiksim, pēdējos 5-10 gados, ir tas, ka, ja agrāk bija tikai tīri slēgti modeļi pieejami, tad mūsdienās ir iespējams pielāgot šos modeļus ļoti labi specifiskiem simboliem, kas nav ikdienā sastopami, kādam tiešām biznesa vajadzībām, un kas vēl viens moments ir daudz labāk strādā arī ar sliktiem datiem, pieņemsim, sagriezti dati, tā teikt, jums ir čeks, ir saburzītiem čekiem, roku rakstītām lietām, tādiem smagākiem gadījumiem, arī ir stipri uzlabojuši OCR precizitāte. Jā, un tad agrāk šeit ilgi mocījās, līdz 2000 gadu, teiksim, beigām, 2010. 15. gadam pārsvarā bija uz likumiem bāzēts, tad cilvēki bija izdomājuši, kā tad A-burts, kā tur tie likumiem jāstrādā. Tad tagad mūsdienās pēc būtības mēs sagatavojam materiālus un uztrenējam vai papildus uztrenējam šos modeļus, uzlabojam, jā, priekš mūsu biznesa vajadzībām, un tad attiecīgi mums ir iespēja, protams, šos dokumentus attiecīgi pārvērst digitālā formā, iet paperless, protams, iespējams arī šādā veidā, jā, atkarībā no mūsu vajadzībām un iespējām. Tā. Vēl viens lauciņš, protams, ir seju atpazīšana, atkal pēc būtības klasifikācijas problēma, jā, dažādos līmeņos, iespējams, atkal ļoti liels progress šeit ir, te tikai jautājums, protams, par šo te ētisko un legālo pusi, jā, tas, man būs atsevišķa prezentācija, par to varētu stāstīt. Redzam, ka varam noteikt ļoti daudz lietas ar zināmu uzticamības pakāpi, vai tas cilvēks vai zvērs, protams, attiecīgi kādā gara stāvoklī, viņa pozas, jā, daudz ko var noteikt, protams, atceries tikai to, ka tas viss ir, tā teikt, ar varbūtībām bāzēts. Nekad nevar pateikt, ka 100% cilvēks ir dusmīgs vai 100% cilvēks ir laimīgs, vai ne? Tā nenotiek dzīvē. Nu, lūk. Un tad arī, ja saistībā ar robotiku, protams, ir tā sauktais SLAM, Simultaneous Location and Mapping, kur datorredze būs daļa no jūsu šī te risinājuma. Ko tas nozīmē? Man, pieņemsim, ir noliktavā vajadzīgs, kā sakot, vai nu slaucētāja robots, vai kāds savācēja robots, protams, jānosaka, kur viņš ir. Ja? Un tad dažādi risinājumi, nu, GPS mēs to šeit neliksim, nevarēsim paļauties, ja mums ir slēgta telpa, stipri mazāk, bet iespējams mums vajadzēs radaru, ja? Un iespējams arī ļoti labi strādās tieši ar datorredzi saistīti risinājumi, parasti būs kopā, protams, ja? Atkal, ir mums lielas cerības, ka mūsu mašīnas visas brauks paši, ļoti daudz pilotu projektu ir. Nu, ir vēl ļoti daudz tā sauktie edge case, kur kaut kas īsti nestrādā, un šeit, protams, tie riski ir, jā. Tā kā, bet atkal, principā, situācija mainās burtiski pa mēnešiem, nāk jaunas lietas klāt. Kā ļoti perspektīva nozare. Nu jā, kur vēl viens moments, ja pieminēju šo te dzīvā laika procesēšanu, tad iespējams jums vajadzīga ir šī te dzīvā laika procesēšana. Tas nozīmē to, ka mums ir kaut kāds video, tad ko tas nozīmē video? Daudz kadri sekundē, 30, 60, cik 120 kadri sekundē, un mēs gribam izdarīt šo te izvēli pēc būtības. Jau nav nekas tas pats, kas ir ar bildēm saistīts, tikai tas, kāds bildes nāk klāt,
iespējams varam kaut ko darīt ar šīm bildēm, saistīt no iepriekšējām bildēm, varam kaut ko darīt. Ja? Un šeit ir viens mazs piemērs, kā var pārvaldīt šo te stāvvietu. Redzēt, ka šeit viņi nestrādā pilnīgi ideāli, tas nav izlaists, ja? Bet objekts viņš detektē, ja? Tur ir pētījums par šo te strādā tīri labi. Ir īpaši vairākas kameras, ja? Arī var strādāt šādā veidā drošībai, analīzei, arī šis te dzīvais video, kas pēc būtības ir vienkārši daudz virknē bildes. Nu jā, ko es gribētu uzsvērt, pirms mēs beidzam, tad ļoti svarīga, jebkura projekta sastāvdaļa būs šī datu tīrība. Ja? Tā teikt, ko angļu sauc garbage in, garbage out, jebko sēsi, to pļausi. Protams, ja šī datu apstrāde, pirmapstrāde, iespējams vajag nogriezt bildes, ja, to mums atkal būs jāizrunā par kādu projektu, kas ir vajadzīgs, pieņemsim, ja, kaut kādu, tā sakot, normalizācija video, krāsu pārmaiņa, iespējams, kas būs vajadzīgi, lai šis te modelis labi strādā. Tā, nu jā, un te arī šie slaidi būs pieejami, jā, būs arī saita, kur viņus var atrast. Tad šis neliels tāds checklists, pārbaudu saraksts, ko darīt. Mums mērķi, daudzas lietas būs normālas projekta pārvaldībā, bet dažas lietas jāizdomā, vai mums vajag šos datus pašiem piegādāt, ja? Kas būtu jātīra, kādas modeļus izmantosim, tur mums ar ekspertu izrunās. Attiecīgi vajadzēs papildu trenēšanu, atkal, protams, šos te, kāda būs komanda, ko mēs darīsim, ja pilota projekts tiešām ir labs, viss strādā lieliski, kā tad mēs viņu ieviesīsim tālāk arī praksē, tiešā, tā teikt, visā lielākā uzņēmumā. Labi, tā. Jā, te nedaudz daži labi zinām resursi, no šiem ChatGPT visi izmantojuši, kur iespējams arī šis te ļoti labs OCR atbalsts īstenībā ir, bet ir interesants lietas, kā pieņemsim, patās pirms gada Meta, kas ir Facebook kompānija, izlaida Segment Anything, ļoti augstu līmeņa segmentācijas modeli, un tiem, kuriem jau ir pieeja pie tehniskākiem resursiem, dažas lietas, kur var sākt jau mēģināt spēlēties, kā RoboFlow, arī šis te minētais YOLO modelis pie Ultralytics lapā, un arī atvērtais OpenCV biblioteka. Nu, droši vien, ka tur būs jāstrādā kāda tehniskāka cilvēka, kur tieši salikt kopā šo te prototipu. Tā, tas bija ļoti, protams, īsi. Varbūt tās nedaudz par šiem te secinājumiem. Jā, nu, viens, ko es gribētu uzsvērt, ir, protams, tas, ka datorredze bieži vien strādās ļoti labi kopā ar kaut kādu vēl papildu vai mākslīgu intelektu risinājumu. Un, protams, neizbēgami te jābūt cilvēku elementam. Ja? Jo atceramies, ka datorredzes šie te modeļi, viņi pēc būtības ir varbūtiski. Jā, te ir apšai saiti, kur atrast arī šīs prezentācijas materiālus, varbūt kādi jautājumi. Jā. Jā, viens jautājums tāds vairāk varbūt filozofisks, vai kaut kas nākotnē būs tāds, ko dators nekad nevarēs nolasīt, piemēram, nezinu, ārsta rokrakstu. Jā, nu, lūk, es domāju, ka pilnībā 100% pārbūtība nekad nebūs, ja, bet ir lietas dažreiz, ko mēs redzam, ka, teiksim, ārsta rokrakstu dators var pateikt vairāk nekā pats ārsts domāja par to rokrastu. Tas ir ļoti interesanti, ja. Parādās šie tendenci, ja jums vairāk datu, ko apstrādāt, jo interesantākas lietas varam izvilkt. Jā, ja mums ir viens piemērs no viena ārsta rokraksta, tad, protams, nevarēs neko daudz pateikt. Bet jā, ja mums lielāks apjoms, tad varēs. Jā, tā kā es teiktu tā, ka mums pat labāk pēdējie 5-10 gadu laiks ir ļoti straujas izaugsmas laiks, tā ar to ir grūti pateikt, ko nevarēs izdarīt, gan ir neiespējami. Jā. Paldies. Ja vairāk jautājumu nav pagaidām, tad paldies, Valdi. Tagad pāriesim jau pie praktiskās daļas. Nākamais runātājs Agnis Jakubovičs, Applied dibinātājs un vadītājs, kurš dalīsies ar praktiskiem piemēriem par mākslīgā intelekta un datorredzes risinājumu efektivitāti ražošanas procesu optimizācijā. Agnis izstāstīs, kā tehnoloģijas tiek integrētas dažādos ražošanas segmentos, lai uzlabotu kvalitātes kontroli, automatizētu sarežģītas darbības un paaugstinātu kopējo ražošanas efektivitāti un mazliet ieskatu veiks industrija 4.0. Tostarp. Jā. Bet tu varētu man palīdzēt uzlikt uz prezentāciju manu. Šitā. Tas bija tieši tik vienkārši. Tātad vēl vienreiz, jā, mans vārds ir Agnis Jakubovičs. Es laikam arī stāvēšu līdzīgi kā lektors šeit. Par to, ko tad mēs daram. Mēs kā reiz esam kompānija, kas no 2012. gada strādājam tieši ar mākslīgo intelektu. Ne tikai, bet tas ir tāds kā tāds pamat
tāds diegs mūsu visā nodarbē, un mēs darām pilnīgi visu to, ko iepriekš arī pasniedzējs stāstīja, un visas tās lietas mēs implementējam dzīvē. Un paskatīsimies tad mazliet sīkāk. Jā, mazliet tāds infografiks par mums, bet fonā es droši vien, ka gribētu atkal, kā jau ierasts šitajā laikmetā, pateikt pāris vārdus par to mākslīgo intelektu un iedot tādu praktisku, nezinu, tā varētu teikt, tādu orientieri mazliet. Mākslīgais intelekts ir sen, tā nav jauna lieta, bet jauns ir tas, ka ir nenormāli strauja attīstība un ir nenormāli daudz dažādu pielietojumu. Un tad ir tas jautājums, kā ar to visu tik galā un kā tajā visā noorientēties. Un laikam es gribētu teikt tā, ka uz šo dienu tā ļoti, ļoti novienkāršojot, protams, eksperti mani gribēs sist un teikt, ka nē, tur nav taisnības un tur ir vēl tādas nianses un šitādas, bet tā ļoti vienkāršoti, teiksim, ka man būtu saviem draugiem vai mammai un tētim jāstāsta, es teiktu, ka mākslīgais intelekts mūsdienās ir sadalījies tādos divos virzienos. Viens virziens ir šis te jaunais ģeneratīvais, kuru mēs dzirdam jau gadu, tā teikt, gads pusotrs ir pagājis, kopš viņš ir uzlecis un apgriezis kājām gaisā visu biroju darbību. Un tieši tas ir tas, ko es domāju. Šis te intelekts, ģeneratīvais, lielie valodu modeļi ļauj labi, ja palīdz daudz tieši biroju darbā, tieši individuālā līmenī. Un tad ir tāds otrs mākslīgais intelekts, kas jau mums jau ir tos 10 gadus. Īstenībā viņš jau ir vairāk, kur jau visu to stāstīja, bet tādus 10 gadus mēs viņu tādā praktiskā pielietojumā varam sataustīt beidzot. Protams, pēdējā gadi īpaši daudz. Tas ir tas, ko sauc par to prognozējošo mākslīgo intelektu. Un tas ir tas, kas ļauj jau visu šo tos visus biznesa procesus, ražošanas procesus optimizēt tādā industriālā līmenī, tādā, kur ir augsta atkārtojamība, augsta intensitāte, augsta precizitāte, prognozējumība noteikti. Viena no lietām, kas man pašam ir man mulsina, ka visi šie čata tipa mākslīgie intelekta boti, viņi nav prognozējumi. Es varu uzdot divreiz vienu un to pašu jautājumu, diez vai es saņemšu divreiz vienu tādu pašu atbildi, un arī otrs, es varu netīšām ietvert vai neietvert kādu jautājumu vai narratīvu, un no tā atkal ļoti mainās tā atbildi. Lūk, tad par mums, atgriežoties atpakaļ, mēs esam kompānija, kas kā reizi pielieto mākslīgā intelekta tehnoloģijas ražošanā, strādājam ar lieliem datiem, strādājam tieši ar datorredzi, esam 40 eksperti, ja kopā mēs komandā esam 40 cilvēki. Mēs esam tirgu 12 gadus, mums ir 50 plus mākslīgi intelektu bāzētu risinājumu, prototipu, proof of konceptu, produkcijā palaistu risinājumu, produktu priekš klientiem izstrādātu, kas tālāk viņus tirgo un tā tālāk. Balstoties klientu atsauksmē, mēs sevi uzskatām par numur 1 uzticamības partneri. Pie mums klients saņem pilnīgi visu plašo spektru, tā teikt, one stop shop. Vienā vietā apstājies, vari iegūt visu par un ap IT. Un mums ir 100% piegādes, tā gluži nav, ka 100% vienmēr visur. Tas 100% ir tas, ka mēs vienmēr cenšamies un arī sasniedzam klienta biznesa mērķi. Nevienmēr tas notiek projekta beigās tā, kā projekta sākumā bija izplānots. Tehnoloģiski var likties, ka kaut ko var izdarīt, izrādīties var, ka negluži vai otrādāk tehnoloģija spēja izspīdināt problēmas citur. Es par tām centīšos arī mazliet pastāstīt sīkāk tālāk. Jā, ko es vēl noteikti gribu pieminēt par mums un vispār par šādām izstrādēm, mēs tipiski esam tie, kas taisa lietas, kuru vēl nav. Tās ir inovācijas, tādā tehnoloģiskā izpratnē inovācijas. Ja ir standarta risinājumi, tad tipiski mēs sakam, grāmatvedībai, tāds ļoti vienkāršots piemērs, ja kāds vēlas ieviest grāmatvedības vai uzlabot grāmatvedības sistēmu, tad mēs vienmēr teiksim, kur ir virkne ar gataviem produktiem, pamēģina, varbūt kāds no tiem nodara. Ja klients saka, nē, skatījāmies, nedara, vai arī mums ir specifiski, mēs gribam to visu šādā monstrozā veidojumā salikt kopā, tad esam mēs, un tajā mēs esam tieši labi šajā
inovācijā šajā neesošu risinājumu, jeb līdz šim neatrisināt problēmu risināšanā. Un tāpēc tur, kur jūs redzat izaicinājumu, mums ir piešauta acs redzēt risinājumus. Mazliet sīkāk tad par tām industrijām, protams, mākslīgais intelekts aptver pilnīgi visas industrijas, šīs ir tikai, šīs ir liela daļa, bet ne visas industrijas, no kurās mums ir vairāk kā viens risinājums. Un tie ir industriālie risinājumi, tipiski tas ir viss, kas ir par un ap ražošanu. Koku rūpniecība, metāla apstrāde, kas vēl tajā visā var būt iekšā, galu galā palagu mazgāšana vai veļas mazgāšana un tā tālāk. Nākamais šī te medicīnas nozare, tajā arī mums ir vairāk risinājumu un šobrīd kā reiz arī ir ieviešanā un arī to starp ar pētniecības komponentēm izteiktajiem un lielām. Gudrās pilsētas, tas tāds jau gandrīz uz šo dienu jau ir nodrāsta frāze, ko tad tā nozīmē. Priekš uzņēmuma, kas būtu šīs dienas kontekstā, tā bieži vien ir perimetra vai teritorijas kontrola. Tātad jāskatās, ir automašīnas iebrauc, izbrauc, vai viņas dara to, kas viņām ir jādara, nosvarās, nenosvarās un tā tālāk. Mēdīji, kuros mēs esam bijuši daudzus gadus iekšā ar vairākiem risinājumiem, Horeka, jeb vienkārši šī te arī ikdienas pārdošana, un noslēgt es gribu ar core biznesa sistēmām, kurās mēs redzam arī šo te pašu iepriekš pieminēto OCR tehnoloģijas, jeb OCRs latviski, slengā, kā mēs viņu saucam, kas ļauj, ja palīdz tikt galā ar dokumentiem. Un tās tipiski ir uzskaitas sistēmas, parasti lietvedības sistēmas, kurās kabinam klāt šādus te dzinējus, kas ļauj jau kaut ko darīt ar papīrisku dokumentu, skanētu dokumentu, atsūtītu dokumentu, atpazīt, saprast, kas tas ir, ko ar to darīt. Jā, man nav daudz atsevišķu keisu apskatītu, es esmu ielicis tādas video kolāžas, tādēļ, ka to projektu ir ļoti, ļoti daudz. Tas, ko es cenšos darīt ar šīm te video kolāžām ir, un pārstāstot mazliet, kādi visādi šie risinājumi ir, tātad raisīt jūsos fantāziju un šo te lidojumu, ka, var šādas lietas darīt, man tagad ir, tur ir tāda problēma, varbūt, ka arī to var atrisināt. Nu, un tad pirmais tā ir industriālā video kolāža, un ko tad mēs esam tajā industriālā darījuši šos visus 10 gadus. Tad tie risinājumi ir ļoti, ļoti dažādi bijuši, no prototipiem, no produktu konceptiem, līdz pat gatavām sistēmām un gataviem produktu risinājumiem mūsu klientiem. Viņš atstājies, paspējuši atpakaļ. Lūk, plastmasas granulas tiek ražotas, granulu kvalitātes kontrole, tas, ko mēs redzam šeit kreisajā augšējā stūrī. Reālā laikā noteikti granulu kvalitāte, rekomendācijas, ko darīt ar šo te kausēšanas krāsni, kā pagriezt temperatūru, uz kuru pusi, nesaražot lieki kaut kādu produkcijas apjomu, granulu apjomu, kas būtu jāpārkausē, jo to visu var darīt noteiktu skaitu reižu, pēc tam ir problēmas, viņas sadrūp. Tāpat turpinās tajā kadrā šīs te plasmasas maisiņu, jeb šie te plasmasas plēve ekstrūdera darbības kvalitātes kontroli. Tātad, cik kvalitatīvi ir izpūsti šie te plasmasas maisiņi, cik kvalitatīvi, ar kādiem ieslēgumiem, tātad ar kādu kvalitātes marķējumu var pārdot šo te granulu. Viens klients. Nākamais skatāmies šeit skatāmies uz baļķiem, nosakam diametrus, nosakam kubus, nosakam, cik daudz ir aizpildīts konteiners, ko darīt, viņu iztukšot vai piekraut vēl klāt, jo tur ir dažādi ierobežojumi, svari ierobežojumi un atkal savukārt nepiekraut līdz galam konteineri ir iespēja zudumi. Tās ir tālāk skatāmies, kas ir labajā augšējā stūrī, tās ir metālu detaļu atlējumu presformas, kas ir jānosaka šī te kvalitāte, vai viņās ir kādi defekti vai nav, lai pēc tam saražotais, jeb atlietā detaļa būtu kvalitatīva. Pa vidam redzam ir olas. Baltikovā esam virkni ar izcinājumiem taisījuši, tātad olu plēsējs un plēšanas procesā skatāmies dzeltenu un baltumu, skatāmies, vai nav kaut kāds asins ieslēgumi, vai nav čaumalas palikušas un līdzīgas lietas, kas dod ļoti daudz interesantus datus arī pašam biznesam. Piemēram,
par iekārtu darbības kvalitāti, piemēram, jāsina ir iekārtai šie te šķelšanas naži, vai arī otrs šīs te asins ieslēgumi var liecināt, vai to daudzums var liecināt par dzīvnieku kaut kādām veselības problēmām. Baltikovo gadījumā ir arī olas, mēs skatāmies, vai viņas, cik daudz nāk no katras no kūtīm, bet arī skatāmies, vai viņas jau klasificējam, viņas, piedošana, ir vairāk vai mazāk sūdainas, jo tas atkal liecina lielo datu apjomā par to, kā tad tiem dzīvniekiem tur klājas, vai viņiem nav kaut kādas tur veselības problēmas. Paletizācijas, depalitizācijas. Ja iet runa par standarta paletēm, kas ir jākrauj, tad tur noteikti ir izcinājumi. Bet ja iet runa par atlido ar lidmašīnu palete, kurā ir specifiski sakrauti vai samestas, bet burtiski kaut kādas kastes, kas ir jāizjauc un jāsakrauj ar mazākās paletēs, kuras var ar jau mazākiem transporta līdzekļiem tālāk aizvest pie klienta, mūsu klienta, gala klientiem, tad tās ir tās lietas, ko var darīt arī ar datoredzi, ar robotiem. Tātad var iemācīt datoram, izjaukt, saprast, kā paņemt kasti, kā viņu norientēt, kā viņu nolikt tālāk uz nākamās paletes. Dažādās konfigurācijās, nevis vienmēr vienā. Tātad uzstādām, mums ir maziņš busiņš, mums ir lielāks busiņš, mums ir jāsaliek šeit tikai šādi, mums ir jāsaliek ņemot vērā, kad tai vai vienai vai otrai kastei kaut kādi ierobežojumi. Tas viss ir iespējams iemācīt sistēmām, un mēs to darām. Tāras kvalitātes kontrole, tā skaitā. Iepriekš pieminēju palagus, kas ir ļoti interesants. Bieži vien liekas, ka beļas mazgāšanu pieļauju, ka tur kādam varētu likties, ka ko tad tur darīt ar datoredzi? Skatīties, vai veļi ir izmazgāti kvalitatīvi. Un arī šādas lietas mēs darām, esam piegādājuši saviem klientiem, un klienti uz viņām paļaujās no dienas uz dienu. Un tā jau ir neatņemama ikdienas ražošanas sastāvdaļa, jo viņi ļauj kvalitatīvi, ātri pateikt bez cilvēciskām subjektīvām sajūtām, tur ir vai nav defekts, tur ir pleķis, tur ir plēsums kaut kāds un tā tālāk. Un noņemt šo te veļas gabalu no tālākas pēcapstrādes un palīdz arī ietaupīt. Jā, veselības aprūpe, jeb medicīna. Šeit mums ir vairāki projekti, šeit uz ekrāna redzam, ko mēs varam fiziski nodemonstrēt, būtu 3. Bet jā, sāksim pēc kārtas. Insulta, išēmiska insulta diagnostika, tas ir radioloģija, ļoti, ļoti labi spēja dators dot palīdzību cilvēkam, jeb ārstam. Un patiesībā dators spējīgs ir atpazīt un diagnosticēt ar augstāku precizitāti. Vēl joprojām ārsts ir tas, kas nosaka gala diagnozi, bet šī sistēma ļauj ārstiem pie viņu nenormālās slodzes, pie tā, ka viņi ir pārslogoti, nenormālā informācijas, nenormālā laika stresā dzīvo, viņi bieži pieļauj kļūdas, cilvēcīgi kļūdas, dēļ šīs te pārslodzes. Tad šādas sistēmas ļauj viņiem kā reizi strādāt efektīvāk, mazāk kļūdīties. Mēs taisām tālāk jau labais augšējais stūris medicīniskiem ne tikai, bet pētniecības laboratorijām, tostarp medicīnas pētniecības laboratorijām, gudrus mikroskopus, kas ir spējīgi iemācot viņiem meklēt viens vai otras noteiktas mikroorganismus, viņi jau strādā automātiski un lielā ātrumā. Un spējīgi ir pātrināt tādus procesus, kā varbūt kāds to noteikti dzirdēs, tie, kas ir arī varbūt no pārtikas nozares, ka ir šis saucamais zelta standarts, kad tiek paņemts paraugs, uzsēts Petrī trauciņā, un te viņš tur aug kaut kādu laiku, tur 1, 2, 3, 4, 5 dienas atkarībā no produkta, un tad skaita, cik tad ir tā šūna kolonijas, un tad pieņem, jeb ekstrapolē šo te piesārņojumu līmeni. Nu, un tad šīs lietas būtu iespējams arī pātrināt, jau saskaitot absolūtos skaitļos, cik tad tur ir konkrēti šūnu, saprotot, vai viņi ir spējīgi augt vai nav spējīgi augt, izmantojot dažādas tehnoloģijas, to starp datoredzi un to starp arī to saucamo fluorescento mikroskopiju. Nu, un tad tāds interesants, ko tad vēl var darīt ar visu to datoredzi tajā medicīnā, un tad no Amerikas jau kādu laiciņu atpakaļ bija pasūtījums, un mēs uzbūvējām sistēmu, kura priekš bērniem ar logopēdiskām problēmām un arī pieaugušiem, kam ir pēc insulta komplikācijas, sejas paralīzes un tā tālāk,
spēlīte, ko jūs redzat tur pašā apakšējā malā, kurā jāpiepuš vaigi, jāsmaid, jāizbāž mēli un visādas tādas lietas. Tā problēma ir tāda, ka šis te fizioterapeits un fizioterapeits logopēds ir relatīvi dārgs, viņš spējīgs strādāt ar vienu pacientu vienlaicīgi, un tad kā padarīt to pakalpojumu pieejamāku, kā panākt to, ka arī ir iespējams normāli mērīt, jo, ja mēs runājam par insultu komplikācijām, pēc insulta komplikācijām, tad iespējams 1 milimetrs vai daži milimetri progress mēnesī ir liels progress, bet viņu var normāli objektīvi nepamanīt, ejot arī pie ārsta vizītē. Tad šādas sistēmas mēs būvējām arī šo visu algoritmu daļu, ļauj ļoti precīzi mērīt. Tā mērīšanas precizitāte, ko mēs sasniedzām, bija tagad nepateikšu, var mazliet samaloties, bet ap 1 milimetru varētu būt bišķiņ zem, bet kaut kas tāds, kas ļauj arī noteikt šo te progresu un uzstādīt katram pacientam individuālu šo te plānu, kādā veidā viņam trenēties. Gudrās pilsētas jau pieminēju, kas būtu interesanti šīs dienas kontekstā, kas būtu saistīts ar ražošanu. Pieļauju, ka šeit nav neviens no pašvaldības. Ražošanai šāda veida sistēmas, kas ir transports, numurzīmes un apvienojumā ar svariem, apvienojumā ar dažādiem citiem mērījumiem, piemēram, tilpumu mērījumiem kravas kastēs, kas būtu šķeldas projektiem, šķeldas piegādātājiem, piemēram, tad šos te scenārijus, jeb šos te notikumu ķēdes, ekrānā redzam sistēmu augšējā labajā malā, tad šādas te sistēmas ir tās, kas ļauj atsakot. Tātad piegāžu uzskaites un monitoringa, jeb kontrolas sistēmas. Tātad, kas tiek atvests, kam bija jāved, kādas automašīnas, visas evidences, viss tiek uzskaitīts, saglabāts, pieprasīts. Ja tev ir jāsvarās, tad aizej nosveries. Ja tu neesi nosvēries, tad netiec tur tālāk. Tu nevari izbraukt no teritorijas, ja tu neesi atkal nosvēries. Tās ļauj gan radīt sakārtot visu šo te procesu, gan arī radīt, novērst dažādus ļaunprātīgus pārkāpumus. Nu, un tad kādam mūsu klientam mēs šādu sistēmu ieviesām tieši tā iemesla pēc, ka tur bija konstatēts vairāk zādzības, kas ļāva arī šīs zādzības risināt. Tāpēc es teiktu, ka šādas tā saucamās gudrās pilsētas, viņas ļauj menedžēt, sakārtot, kontrolēt, pārvaldīt to, kas notiekās teritorijā. Vai tās ir transports, vai tas ir cilvēks kā objekts, teiksim, cilvēki iet ne tur, kur vajag, arī līdzīgi kā iepriekš bija jau rādīts prezentācijās, vai viņiem ir vajadzīgais apģērbs, vai ir ievērotas drošības instrukcijas un tā tālāk. Mēdījos iespējams, ka šai auditorijai tas mazāk interesētu, bet no tāda algoritmu viedokļa tas ir arī ļoti sarežģīts uzdevums. Mēdījos mēs esam taisījuši virkni ar lietām, tātad saprast, kad kādas reklāmas tiek rādīts, kādas auditorijas viņas redz, kas tiek reklāmās rādīts, un arī plānot reklāmas šos te blokus, reklāmas izvietojumus televīzijā, kas no matemātiskā viedokļa ir diezgan sarežģīts optimizācijas uzdevums, jo, kā mēs vienkāršot sakām, matemātiskās dilēmas. Tātad ir, kur ir līdzības? Līdzības ir arī, piemēram, ļoti interesanti tāda elementāra lieta, kas mums visiem varētu likties, ir kā saplānot lielā skolā vai universitātē šos te stundu laikus un grafikus. Īstenībā matemātiski ļoti sarežģīts uzdevums. Tas nav vienkārši uzdevums. Tā, lai pēc iespējas mazāk, pēc iespējas optimālāk, mazāk atgriezumu, optimālāks laika sadalījums, skolotāji pasniedzēji, optimāli saplānot, tā tālāk. Tās ir sarežģītas lietas. Tad šīs ir lietas, kuras mēs arī darījām šeit. Viņas līdzīgas lietas, piemēram, slimnīcā rindām ir. Arī mums ir, tūlītā sāksies viens no projektiem, kur priekš slimnīcām kā reizi prognozēt, saplānot, kādā veidā organizēt šo te visu pacientu pieteikšanos pie tiem konsultantiem, ja pie dakteriem, un kā viņus vienmērīgi un efektīvi saplānot. Tāpēc tas nav tikai par mēdījiem, tas ir par algoritmiem. Šeit ļoti interesants lietas. Šobrīd ieviešanā ir Igaunijā, Lido ievieš automātiskās kases. Tātad varam uzlikt uz paplātes kaut ko,
un aiziet, un dators to visu sapratīs. Arī ļoti interesants moments ir tāds, ka kādreiz likās, ka tās lietas jau ir gatavas, tur no Japāņiem paņemsim. Japāni bija, ja nemaldos, pirmie, kuri ir ievies tādā reālā praktiskā lietošanā šādas ēdienu atpazīšanas sistēmas. Bet tā interesantā lieta, ja tā sarežģītākā lieta ir tā, ka vēl pirms Covid mēs viņu sākām, Covid mums pamatīgi iebremzēja to visu pasākumu. Bet Lido ir ļoti īpašs. Varbūt kotleti, kurai ir uzbērts pa pusē virsū rīsi, griķi, kartupeļi, mērcis un vispārējais, un tas vairs nav triviāli, tas vairs nav vienkārši. Un tad jau paliek jau visādas ļoti lielas izvērtības ar algoritmiem, kā viņus savirknēt tā, lai viņi darītu tieši to, ko mēs gribam, lai viņi dara. Nu, un tad ir vēl viena tāda lieta. Es viņu vienmēr lieku, projekts nav aizgājis tālāk, tas ir tas, ko mēs redzam pa labi ekrānā. Mūsu klients taisīja depozīta, alternatīvu esošai depozīta sistēmai, depozīta iekārtu un arī to norēķinu modeli. Un man viņš ļoti, ļoti toreiz patika, jo šī sistēma ļāva kā reizi pieņemt arī deformētu taru, un tas ieguvums būtu man kā arī sabiedrības loceklim no mežiem zināmi cilvēki iznestu visus tos plastmasas izstrādājumus, kas tur bija, ir samesti. Un tas ir tas, par ko man ir ļoti žēl, ka esošā depozīta sistēma ir pēc būtības veca tehnoloģija, viņa ir 9, 10, varbūt pat 20 gadus veca konceptuāla tehnoloģija, kura varēja būt jau šodienas, ja brīdienas tehnoloģija. Un mēs varējām arī mūsu mežus iztīrīt no tur izmestajiem atkritumiem. Nu, lūk, tā kā tas viss ir par tiem daudzajiem dažādajiem risinājumiem. Parasti mēs sakam tā, ka klients ļoti labi saprot pats savā pusē, kas ir tas, kas viņam sāp. Un patiesībā tās ir tā galvenā lieta, ko es arī gribētu uzsvērt, ka ko mēs varam palīdzēt klientam? Mēs varam palīdzēt atrisināt sāpes. Klients tipiski redz un zina, man šitas ļoti sāp. Es nezinu, kā viņu risināt, bet es viņu kaut kad gribētu risināt. Tas ir brīdis, kad ar mums runāt. Otra lieta ir, ja man būtu kaut kas tāds, tad es varētu šeit 2 reizes vairāk ražot, 3 reizes vairāk ražot, kaut ko darīt daudz efektīvāk. Tas ir otra lieta, kur mēs varam palīdzēt. Un trešā lieta, kur mēs varam palīdzēt, ir, ja klients redz, ka strādājot industrijā, visiem šī problēma ir, un viņš grib sagatavot produktu. Tad tā ir trešā lieta, ko mēs tipiski palīdzam saviem klientiem. Mēs palīdzam saviem klientiem taisīt inovatīvus produktus, kurus tālāk jau viņi pārdod savējiem klientiem. Jeb citiem līdzīgi kā viņi izstrādātājiem. Mums ir izstrādāta tāda metode, jo gan jau kā ir skaidrs un nekādas ilūzijas nav, inovācijas ir tāda interesanta lieta, inovācijas prasa naudu, inovācijas nevienmēr dod rezultātu. Piemērs ir strādājot tā pašā taras kvalitātes kontrolē, mēs spējām nodrošināt tik augstus taras defektu, šo te inspekciju, konstatēšanu, ka tas sāk ietekmēt daudzus citus procesus. Piemēram, tā tara pēkšņi ir skaidrs, ka maz atkāp klientiem bieži vien liekas, ka viņu produkti ir apmēram, tur skaidrs, ka ir kaut kāda kvalitātes problēmas, tur 5 līdz 10%, diez vai vairāk. Bieži vien, skatoties to kvalitāti, tā tehnoloģija parāda, ka tur tie defekti daudz vairāk, var pat būt 30%. Šādas situācijas rada spiedienu uz biznesa modeli kā tādu, jo, piemēram, ja mēs ņemam taras kvalitātes kontroli, iepērkam taču to pudeli kvalitatīvi, prasam no tā piegādātāja, lai viņš to pudeli dod mums labāku. Prasīt mēs varam, bet tas piegādātājs saka, labi, tu gribi 3 reizes labāku pudeli, bet tas maksās tev 10 reizes dārgāk. Un tajā brīdī, to mēs tā īsti nevaram, un te pašā laikā uz otru pusi, labi, pievērsim acis, bet tajā pašā momentā ir dažādas citas dilēmas. Tu zini, ka tu esi nosūtījis nekvalitatīvu, un tev sāk parādīties biznesa ētikas jautājums, vai arī cits jautājums ir, ko darīt ar to informāciju? Tu viņu slēpt, bieži vien klienti izvēlās teikt, ka, projekta sākumā mums būs mākslīgā intelekta kaut kāda kvalitātes kontrole, un mēs to rādīsim klientam, un tas mums būs arī marketinga un PR aktivitāte, un klients būs pārliecināts par katru mazo saražoto to vienību, ka viņi ir kvalitīvi saražoti. Un te parādās tas moments, ka AI saka, ka nē, šitai vienībai te ir problēma, te ir problēma, te ir problēma, te ir problēma. Ko darīt tādā gadījumā?
lai tās visas novērstu, atkal klientam paceļās cena. Un tie ir tie jautājumi, kas uzliek tādu lielu slodzi uz esošu biznesa modeli, un bieži vien tas biznesa modelis tajā brīdī to nepaceļ. Un tad sanāk tā, ka tehnoloģija mums parāda un it kā pat strādā labi, bet īsti mēs viņu ieviest nevaram, jo tad mums ir baigi daudz, kas jāmaina esošajā modelī, uz ko mēs neesam gatavi vai nevaram atļauties tajā brīdī. Nu, un tad, jā, tādas situācijas var būt, un tas, ko es varu teikt, ka tie klienti, kas pārvar šo te ceļu, viņi iegūst būtisku konkurences priekšrocību pār pārējiem. Viņi kļūst ar kārtu konkurēt spējīgāki tajā kvalitātes kontekstā. Protams, ja ir krīze un neviens nepērk, es nezinu, ko tur autobus biļetes, tāpēc, ka neviens nekur nevar braukt, tad tā loģiski, tur biznesa arī uz to brīdi apstāsies. Bet ja mēs runājam par konkurenci dažādos tirgos, tur tirgi, kuri pieprasa daudz augstāku kvalitātes standartus, kā piemēram Japānas tirgi, ASV tirgus, tad tajos tā konkurences iespējas palielinās būtiski. Un tas, ko šajā slaidā mēs esam ielikuši, šeit ir piramīda, jeb ceļš, kādā veidā mēs palīdzam, jeb kā mēs ejam ar klientiem cauri visam šim inovācijas procesam, kas var būt gan tehnoloģiski izaicinošs, biznesa modeļi izaicinošs, un, protams, arī naudas ietilpīgs, tad mēs viņu taisam pa tādiem solīšiem. Piramīdas apakšējais šis te fundaments ir jautājumi par, kas ir problēma, vai nav citi esoši risinājumi, vai nav lētāki risinājumi. Tās ir lietas, kuras mēs palīdzam, un mēs arī saviem klientiem stāstam. Mēs veicam šo te meklējumu viņu vārdā. Viņu uzdotā uzdevuma ietvaros mēs skatāmies. Bieži vien mēs lasām arī šīs te publiskās, šīs te zinātniskās publikācijas, kurās mēs meklējam, vai nav kāds jauns algoritms, jauns iespējas, kā darīt, kā risināt šāda tipa problēmas. Un tad mēs saprotam, eksistē kaut kas strādājošs, eksistē jau kaut kāds produkts vai neeksistē produkts. Mēs saprotam arī, ko ta klients līdz galam grib darīt, kā tas atstās iespaidu uz viņa biznesa modeli, vai tam vispār ir ekonomiskā pamatojuma. Jo tā ir vēl viena lieta. Klientam var likties, ka tam vajadzētu būt tur baigam efektam, bet tas efekts var tāds neparādīties, vai arī tā tehnoloģija varētu būt līdz, diez vai viņi ir tik dārgi, ja šitik te es varu strādāt. Tās ir tās lietas, kuras mēs mēģinām šeit saprast. Un tad tā otra piramīda, kas ir apgrieztā, tā parādība ilustrē naudas apjoms, kāds ir jāiegulda. Kreisajā pusē piramīda runā par biznesa riskiem un tehnoloģiskiem riskiem. Vai to mēs, kā piegādātājs, vispār varam izdarīt tehnoloģiski, jo tā ir inovācija. Un arī biznesa risks, vai tas dos biznesa ieguvumu tādu, uz kādu mēs ceram, lai viņš attaisnotu to investīciju. Un savukārt labās puses piramīda rāda naudas investīciju. Un tas ir tas interesantums, ka liekas, ka, ja vajag paeksperimentēt, tad tas būs baigi dārgi. Tieši otrādāk, tas eksperiments bieži vien ir stipri lētāks, tie ir visa veida proof of concept, jeb konceptuāli pierādījumi, tie ir prototipi, un tā investīcija nemaz nav tik liela. Un tad, kad ir atbildēti tie pirmie soļi, pirmās piramīdas apakšas, mēs varam iet uz augšu. Mums samazinās gan tehnoloģiskie riski, klientam samazinās biznesa riski. Viņš saprot, jā, tas spējīgs strādāt, tas būs šitik tad dārgi vai lēti. Jā, mans biznesa modelis īstenībā ir spējīgs darboties, īstenībā ir spējīgs tolerēt tās izmaksas, un tur būs tāds un tāds iegūms. Un tā soli pa solim, ļaujot gan mums saprast, vai mēs varam tikt tālāk, gan klientam kontrolēt budžetu un saprast, ok, mēs zinām šito, mēs ejam uz priekšu, neejam uz priekšu. Tas ir tas veids, ko mēs piedāvājam. Un tad viņš sākās no analīzes, no proof of concepta. Mēs pārliecinamies, ka konceptuāli tas darbojās, ir prototips, kas jau darbojās dzīvē, ir produkcijas līmeņa sistēma, kas ir spējīga strādāt, un pēdējais ir produkts. Ja klients izvēlās šo te savu problēmas risinājumu, tirgot arī saviem konkurentiem tālāk, redz, kur jaunas iespējas biznesa paplašināšanai arī priekš klienta. Ļoti gari, tā vienkāršot ņemot, jums ir sarežģītība, mēs iegūstam jūsu sarežģītību, jūs iegūstat rezultātu. Tas ir tas, ko mēs nododam. Jā, tie ir mūsu klienti. Paldies, tas ir viss. Man ir daudz, ko vēl būtu teikt, es centos ļoti īsi.
Man liekas, ka laikā es esmu plus mīnus iekļāvies. Precīzi laikā. Jā, un ļoti gaidīšu jūsu zvanus. Droši vēršaties, konsultācijas sākotnējās neko nemaksā. Uzkrāta pieredze ir milzīga, kas ļaus dot jums diezgan profesionālu un diezgan jau kvalificētu sākotnēju novērtējumu, ko tad darīt, ko vispār var darīt jūsu situācijās. Ļoti labprāt iesim, stāstīsim, rādīsim, gaidam jūs ciemos, labprāt braucam pie jums ciemos. Mums garšo kafiju. Paldies. Paldies visiem. Viens jautājums no Facebooka. Galvenokārt strādājat ar vidējiem, lieliem uzņēmumiem vai arī kāda iespēja mazajiem? Gan. Protams, ka ar mazajiem, skaidrs, ka mēs strādājam ar mazajiem. Ar mazajiem ir tas, ko es minēju pie tām piramīdām, tas viss ir par biznesa case. Jo tehnoloģiski kaut ko maksās, kas nozīmē, ka vai biznesa case ir spējīgs to pacelt. Un tad nākamais moments ir, protams, ka maziem vidējiem ir relatīvi vienkāršāk piesaistīt arī kaut kādus grantus, kas ļautu šos te eksperimentus un šos te prototipus, kas bieži vien ir produkcijas līmeņa, kas ir spējīgi pēc tam strādāt arī produkcijā, arī būvēt. Tāpēc, jā, mēs strādājam gan ar maziem, gan ar vidējiem un arī ar lieliem. Es pat teiktu, ka mūsu klientu segments ir izveidojies vairāk tas vidējais segments, un tad viņš mazliet aiziet uz lieliem un mazliet arī uz maziem. Apmēram tā. Lieliski. Jā. Pieņemsim, ja man pieder kokapstrādes uzņēmums, liekas, ka es kāds 10 gadus iepalicis, ir dažādi procesi ražošanas, kurus tur evalēju tālāk, es tur visu nododu, bet es īsti nesaprotu, kā tas mākslīgais intelekts vai tā automatizācija var palīdzēt, tad es varu pieteikties konsultācijai? Jā, tieši tā. Piesakieties konsultācijai, mēs pastāstīsim, dosim piemērus arī, kas ir no koku rūpniecības, jeb kokapstrādes nozares. Bet es teiktu, tā galvenā lieta ir tāda viena lieta, laikam vēl šito es gribu pieminēt šajā te kontekstā. Pat nav divu vienādu rūpnīcu. Pat liekas, ka divi klienti, kas ražo līdzīgas lietas vai vienādas lietas, viņiem atšķirās rūpnīcas, viņiem ir dažādas līnijas, viņos tajās rūpnīcās ir dažādas kultūras, dažādas investīciju iespēju līmenis, kas visu to padara ļoti, ļoti dažādi. Līdz ar to pat it kā liekas, ka viens un tas pats uzdevums, bet tie visi pielāgojumi ir bieži vien tik plaši, kas robežojas ar būtībā jaunu sistēmas izstrādi. To es gribu teikt tāpēc, ka nevajag baidīties. Katra rūpnīca ir individuāla, un otra lieta, un nākt un runāt. Un otra lieta ir tā, ka katrs rūpnīcas, katrs biznesa īpašnieks tipiski zina, kas viņam sāp. Ja viņš nezina, tad, protams, mēs dodam šo te visu informāciju, un tas raisa fantāziju un dziļāku vai citādāku skatu uz to, kas notiekās viņa ražotnē, bet parasti uzņēmējs diezgan labi saprot. Man šeit sāp, man šeit ir zaudējumi, es šito varētu darīt efektīvāk, te man nepatīk, kā man kas notiekās. Un tās ir tās labās lietas, uz kurām mēs ļoti labprāt, mums šādas lietas patīk, jo tas ļauj jau konkretizēt un jau iedot kaut kādus konkrētākus piedāvājumus. Un arī droši vien kaut kāds aplēs, ko tas varētu maksāt un prasīt laikā. Jā. Paldies. Paldies. Jautājumu nav. Es pateicīgs abiem runātājiem par dziļām zināšanām, ko jūs devāt skatītājiem. Ceru, ka šīs zināšanas kļūs par pamatu arī turpmākajiem sasniegumiem jūsu uzņēmumos un veidot inovācijas. Paldies par uzmanību un tad jau sakojiet līdzi tālākajai informācijai par nākamajiem webināriem. Paldies!